Čau, mani sauc Emīlija, un šodien es jums parādīšu veselu maisu ar lietām, kas ir zem 10 eiro vai bišķiņ pār 10 eiro, bet saistīts ar kosmētiku un sejas kopšanas lietām. Tā kā ļoti daudz no jums cilvēkiem man visu laiku raksta par to, ka es gribu sākt krāsoties, bet man nav to līdzekļu, kā var panākt pilnu tēlu uz budžeta, tā kā lētos, un es iedomājos to, kas varētu parādīt lietas, kuras es dievinu, kuras ir ļoti lētas, ir zem 10 eiro vai 10 eiro tajā robežā, un parādīt to, ka, lai krāsotos, nevajag ieguldīt milzīgas naudas summas un var panākt tikpat labu tēlu ar lētāku naudu ieguldīt, tā kā mazāk naudu ieguldītu. Un īstenībā lielākoties lietu var nopirkt draugās. Personīgi es esmu no cilvēkiem, kas labāk nopirks kaut ko lētāk nekā kaut ko super dārgu, tāpēc, ka tā ir kosmētika un man ātri pazūd interesi par kaut ko. Tā kā man patīk, kad man ir liela kolekcija un liela izvēle, bet tajā pašā laikā es nepirkšu tonālu par 50 eiro, es labāk nopirkšu labu tonālu par 10 eiro, jo es nezinu, ja ir kaut kas konkrēti strādā ļoti perfekti tev, tā kā tiešām ļoti perfekti, un tas maksā 50 eiro, dari savu lietu, es vienkārši gribu jums parādīt to, ka tiem, kas grib iesākt krāsoties, ka jums nevajag ļoti dārgas lietas, lai panāktu labu tēlu. Kā arī šis viss strādā man ļoti labi, ļoti labi, tāpēc es īsti nezinu, vai tas strādās tikpat labi jums, bet jebkurā gadījumā es ceru, ka jums patiks šis video, un es beigšu runāt šo intro un sākšu stāstīt par šīm lietām. Pirmā lieta, ko es jums varu pastāstīt, ir Liquid Camouflage no Catrice. Šī ir konsīleri, kuri ir ļoti pigmentēti, un ja jums ir tādi kā zilie riņķi, jūs varat uzlikt mazu daudzumu, izvetušēt, un tas tiešām paliks visu dienu. Vienīgais, ko es esmu pamanījis, ka viņi diezgan oksidējās. Es nezinu, kāpēc agrāk tas noteikti nebija. Šis bija mans visu laiku mīļākais konsīleris, un dienās, kad es negribēju krāsoties stipri, es vienkārši uzliku konsīleri, lai nedaudz nosaktu sarkanumu uz zvaigiem, un tas bija viss, ko es liku uz savas sejas. Bet tagad viņš, tā kā, es nezinu, kāpēc, viņš nedaudz oksidējās. 0,10 bija perfekts tonis priekš bāles ādas. Tagad viņš nedaudz sāk oksidēties, un viņš ir bišķiņ tumšāks nekā viņš agrāk bija, tāpēc es jums ieteiktu pārlekt uz 0,05, kas ir visgaišākais. Viņš bieži vien ir izpirks, bet tas nekas. Pacietība, meitenes, pacietība, un viņš maksā 3 eiro, un viņš tiešām ir ļoti ilgu laiku, tāpēc, ka šis konsīleris ir tik pigmentēts, ka jums nevajadzēs daudz. Un kā arī viņš vienkārši ir fantastisks. Man ir 0,20 un 0,10, un jā, un es ļoti mīlu šo konsīleri, un man šķiet, ka šis konsīleris ir ļoti labs. Nākamā lieta ir tas, ko es ļoti mīlu, tas ir no NYX, un viņš man ir tukšs, kā jūs redzat. Šis ir Stay Matte, but not flat tonālais krēms. Un kāpēc es mīlu šo tonālo krēmu, ir tas, ka viņš tiešām visu dienu noturās uz manas ādas. Viņš neoksidējies, šis tonālais neoksidējies, un šis ir ļoti gaišs tons. Šis ir tons Alabaster. Šis ir ļoti gaišs tons, un šis ir visgaišākais tons. Kā arī šis tonāls ir ļoti pigmentēts un ļoti sedzošs. Un man ļoti patīk tas, ka viņš izžūst tā kā sauss, viņš neatstāj nekādu lipīgu tādu kā sajūtu uz ādas, un tas ir fenomenāli. Un arī šis maksā 7 ar kaut ko eiro, un šis man reāli gāja kaut kur 2 mēnešus, un man te vēl ir palicis produkts vēl kaut kur uz 5 reizēm. Tāpēc, ja jūs gribat pilnu sedzamību, baltu tonālo krēmu, kas ir ļoti gaišs, priekš ļoti gaišs ādas, noteikti iesaku jums pačekot NYX tonālo krēmu. Tad ir viens ļoti jauks tonālais krēms arī zem 10 eiro. Šis ir Fit Me 115. tons. Ja nekļūdos, tas ir visgaišākais tons. Viņš ir nedaudz par tumšu man, bet, kad es biju iedegusi, šis tonālais izskaties. Tas ir priekš cilvēkiem, kuriem patīk viegla sedzamība, bet tas svaigais paskats ādā. Šis būs perfekti jums. Vispār Fit Me tonālai krēmi ir ļoti labi. Viņi mēdz oksidēties uz ādas, bet man ļoti patīk šis tonālais, tieši šis, kurš saucās Matte plus Poreless. Viņš nav īsti matte, tāpēc, ka viņš joprojām izskatās tāds ļoti spīdīgs un ļoti tāds svaigs, bet pieņemsim, ka viņš ir matte. Nākamā lieta ir Mosaic Essences vaigas sārtums. Viņi nav tik pigmentēti, kā var likties, tāpēc, ka viņi tiešām nav pigmentēti. Tur vajag rīktīgi
kā es teicu, gan īsti nekā nav. Bet, ja jūs ar otiņu iet iekšā un uzliekat uz vaigiem, tas ir perfektais daudzums vaigu sārtumiem. Ja jūs vēl pierodat pie vaigu sārtumiem, jūs vēl mācaties tikt galā ar vaigu sārtumiem, tad šis ir perfekti jums. Jo vienmēr mani atbaida vaigu sārtumos tas, ka es paņemšu pa daudz un izskatīšos pēc klauna. Bet šis ir vaigu sārtums, kur tu ieliec nedaudz roku, nedaudz pavirdini, uzliec uz vaigiem, un tas ir tas perfektais daudzums, cik vajag būt uz vaigiem, kā arī šis maksāja uz atlaidi 2 eiro. Es pieļauju, ka viņš maksā kaut ko 3 eiro šis, un es neredzu sevi izlietojumu šo tuvākajā laikā. Man ir vēl oranžs, tā kā persika tonī, un tas arī fantastisks. Es vienkārši nezinu, kur ir manā sumja. Rekur viņš ir. Varētu vienkārši pameklēt. Šāds, un šis ir mans mīļākais tonis šobrīd. Es viņu lietoju gandrīz katru dienu, šodien man nav, jo šodien izlēmu izlaist vaigu sārtumus, bet šis ir 0,4 un šis ir 10. tonis. Bet tur ir ļoti daudz cita toņu, es noteikti iesaku jums pamēģināt. Ja jums patīk bronzīgie toņi, noteikti paņemiet persiku. Ja jums patīk vairāk dabīgie, maigie rūži, tad paņemiet rodā toni. Bet, jebkurā gadījumā, jūs nenošķirsiet greizi, jūs nevarat pārspīlēt ar šiem, bet viņi ir redzami uz ādas. Viņi ir ļoti jauki un burvīgi vaigu sārtumi, burvīgi. Nākamā lieta ir tas, ka es atklāju to, ka Drogās pārdod melno līmīti. Un ļoti daudz man saka, kur tu pēc skropsta līmīti, un es pērku Drogās šīs mazās skropsta līmītes depend. Un izskatās tā, kā tu paņem vienreiz izlieto, un tas arī viss, bet nē, īstenībā šī līmīte viena man kalpo kaut kur 2-3 nedēļas, es pavisam minimāli, es vienkārši aiztaisu šo līmīti ar šo pašu korķīti, kas viņai ir augšā. Un man tas kalpo ļoti ilgu laiku, un tas maksā €50, ja es nekļūdos, tikai zem 2 eiro. Un te parasti nāk 2 iekšā, un tas man reāli kalpo kaut kur vairāk kā 3 nedēļas. Vai teikt, 3 nedēļas ar kaut ko kalpo šī līmīte. Tāpēc, un pie tām šī līmīte ir super noturīga. Un viņa ir tik viegla, kad viņa izžūs, kad viņa paiet minūte, kad jūs liekat uz skropstiņas līmīti. Viņu uzlikt ir tik viegli, tāpēc, ka viņi ir gana lipīgi, lai uzliktu un piespiest, un viss skropstiņi paliek tur mūžīgi mūžos, labi, ne mūžīgi mūžos, bet tā kā uz pasākumiem ejot un citām vietām ejot, jūsu skropstiņas izskatīsies fantastiski. Un tagad, kad ir melna, jo agrāk bija balta, ja jūs skatāties mans pat tutorials, agrāk bija balts tas līmīts. Un tas bija vaiprāts, tā kā vienmēr krāsot cieto līniju, un tas ir svērt. Bet nākamā lieta ir no NYX, un šis ir NYX Lip Lingerie lūpu krāsas. Es esmu review par šīm lūpu krāsām, bet es pateikšu jums vēlreiz, viņas ir zem 10 eiro, jo es neredzu sev izlietojumu nevienu no tām lūpu krāsām vispār kaut kā, tāpēc, ka es nelietoju tik daudz lūpu krāsu. Nu, izņemot šī Kopenhāgena manas lūpām, bet par to vēlāk. Bet šis ir ļoti pigmentēts un skaists lūpu krāsas, un es esmu jau atdevusi daļu savām draudzenēm, un jums arī atdevu giveawayā, un visi parasti cilvēki apkārt man ļoti priecīgi, un visiem ļoti patīk. Un mūsu viedoklis sakrīt lielākoties par to, ka šī lūpu krāsa ir ļoti ilgnoturīga un ļoti pigmentēta un ļoti skaista. Viņa nav tāda, kas sāks dalīties un krist pa gabaliem no lūpām, kas ir ļoti jauki, man ļoti patīk. Tā lūpu krāsa vispār Lip Lingerie ļoti jauka līnija. Ar gaišiem toniem vienīgais ir tas, ka viņi ir ļoti svītraini un grūti uzklājami. Es jums ieteiktu iet uz tumšākiem toņiem tajā sērijā, tāpēc, ka gaišie toņi var būt čakrīgi un varbūt netik labi un kvalitīvi. Nākamā lieta ir visu laiku man mīļākā skropstu tuša False Telescopic no L'Oreal. Šī skropstu tuša ir bijusi ar mani jau 3 mēnešus laikam, bet šīs skropstušas ir visu laiku mana mīļākā skropstuša. Tāpat ir mans skropstas garas, izteiksmīgas un burvīgas. Man ir ļoti taisnas skropstas, un es vienmēr atloku un uzlieku skropstušu, bet ja es uzlikšu parastu skropstušu, mans skropstas dienas laikā atlocīsies un būs atkal taisnas, kas man ļoti nepatīk. Es gribu, lai visu dienu mans skropstas ir atlocīts, tā kā riktīgi atlocīts. Un šī skropstuša notur manas skropstas tik ļoti labi, un vēl pagarina, patās viņas biezāks, un vispār parāda to, ka man ir skropstas, tāpēc šī skropstuša ir nenormāli laba. Un es jums iesaku, ja jums ir tāda problēma kā man, ka jūs skropstas atlokāt dienas laikā, izmantojiet skropstu atliecēju
Un pēc tam izmantojot ūdens noturīgais kropstuši. Ūdens noturīgās ir tās, kuras noturēs formu. Pārējās tu neizdarīsi. Nākamā lieta ir tas, ko es jau minēju dažos savos video, bet es minēšu vēlreiz, ir Essences lūpu spīdumi. Tie izskatās šādi, man vēl ir sarkanais un bordo, bet es domāju, ka mums pietiks ar diviem. Šie ir tādi kā parasti pigmentēti lūpu spīdumi. Viņi izskatās šādi. Šis ir geišros, šis ir persiktonis. Un šie lūpu spīdumi ir ļoti pigmentēti, viņas var lietot bez nekā uz sejas, tikai uz lūpām, un pielikt to burvīgo lūpu spīdumu, lūpu efektu, tādu kā ļoti skaistu spīdumu ar pigmentu. Un tas maksā arī 2 eiro. Ja kāds kropstuši maksā ap 8 eiro. Es viņu pirku pārlaidi uz 6 eiro, bet man šķiet, ka tagad tas arī ir atlaide. Un runājot par atlaidēm, es jums noteikti iesaku paķert. Ja jūs esat cilvēki, kuriem patīk ilgi noturīgas, skaistas lūpkrāsas, tad Rimmel London ir lūpkrāsas, kuras tiešām noturēsies uz lūpām ilgi. Man bija vēl trešā, kuru es atdevu māsai, un es aizmirsu, ka man bija šī vēl rozīgā. Bet šī lūpkrāsa ir fantastiska, tāpēc, ka viņi noturās reāli nenormāli ilgi. Es biju nesen satikt draugus, un mēs aizgājām uz pārēst un tā tālāk, un bija rīktīgi visu nakti visu vakaru kaut ko darījām un tā tālāk, un es nereiz nedomāju par savu lūpkrāsu. Šādi izskatās rozīgais un sarkanīgais. Man nebija neviena pati minūte, kur es domāju, kas notiek ar manu lūpkrāsu, pēc ka visās bildēs, visos video, ko es uzfilmēju, mani draugi, visās, vienkārši katreiz, kad es gāju uz stoli, skatījos uz sevi, man bija, wow, šī lūpkrāsa vēl projām turās perfekti, un viņiem maksā tagad 6 ar kaut ko, bet šis ir reāli perfekts ieguldījums, ja jūs vasarā vazājaties visu dienu, jūs gribat tas perfektās košās lūpas vai kaut ko tam līdzīgi, un šeit ir matētā lūpkrāsa plus lūpu spīdums, un šis tiešām ir ilgnoturīgs. Viņu pat ir grūti nomazgāt vakarā, bet to var izdarīt. Nākamā lieta ir no NYX Matte Soft Lip Cream, un šis tas, kas man uz lūpām šodien, tā ir mana vismīļākā krāsa, Kopenhāgena. Es absolūti dievinu šo lūpu krāsu, šī ir nenormāli jauka formula, ļoti pigmentēta, ļoti skaista un ļoti. Vispār šie NYX matētie lip cream, visi tumšie Transilvānija, Kopenhāgena, Vancouver ir fenomenāli toņi, tāpēc noteikti iesaku jums pačekot. Tad nākamās manas mīļākās lietas ir, šis ir diezgan netīrs, tāpēc neņemiet vērā. Šis ir Maybelline, Max Factor Natural Brow Styler. Es viņu izmantoju ļoti ilgu laiku pirms tam, un tagad es izmantoju Oriflame Lash tādu kā gēlu, un arī tādu gēlu, kurš palīdz arī augt skropstam un uzacīm, bet es izmantoju viņu tikai uzacīm, bet šie divi gēli notur manas uzacis vietās dienās, kad es negribu neko krāsot, un viņi ir abi divi zem 10 eiro. Tā, nākamā lieta ir tas, par ko es esmu jau runājusi, bet Makeup Revolution šis kits, šodien man ir bronzeris, kā vaiga kontūru, un šis izliesmoties par maniem vaigiem, jo man ļoti patīk šis zeltainais tonis šobrīd. Es nezinu, kas man ir dabīgi mati ļoti diezgan atauguši, un man vienkārši patīk viss bronzīgais un spīdīgais un tā tālāk. Šis maksās 6 eiro, ja es nekļūdos, ap 6 eiro, un šis ir ieguldījums labā kosmētikas tēlā. Ļoti daudz man stāsta par to, ka nesanāk izvetuši ar šo tonu, un es zinu, kāpēc. Tāpēc, ka tas ir diezgan čakarīgs tonis, bet ko es jums iesaku? Sagaidiet, kamēr jūsu tonālais izžūs pilnībā, tā kā, kad jūs pieskaraties un nekas nav uz jūsu pirkstiem, tā kā pavisam. Un tikai tad paņemiet mīkstu lielu otiņu un tad klājiet. Ja jūsu tonālais nebūs izžūs, tad tas padarīs visu to meh. Bet ja jums būs riktīgi sanāk tā, ka uzliekiet tonālu, uzkrāsojiet acis, uzacis, lūpas, un tikai tad sākiet kontūrēt savu seju. Un tas tad jums sanāks, sapratāt? Tad jums sanāks. Sapratāt, mīļās? Tad viss būs. Un, jā, es negribu, šis video ir 20 minūtes garš, es domāju, ka viņš būs, bet runājot par lūpu spīdumu, es teicu, ka man ir vēl šādā tonī.
Tā, nākamā lieta, kas ir 2 ar kaut ko eiro, ir šīs Essences lūpu krāsas. Met. Man ir nucētais šobrīd uz rokām. Es jums parādīšu. Man tagad ir henna. Šādi izskatās šis tonis, un šis ir ļoti skaists tonis. Šīs lūpkrāsas ir matētas, superīgi, pigmentācija, noturība, viss tur ir. Noteikti iesaku, tur ir viols, tur ir mieskrās, tur ir rozīgs, tur ir sarkanais, tur ir bordo, tur ir visi toņi, kur jums vajag, un viņi maksā tikai 2,50 ar kaut ko, varbūt 2,55 vai 2,60, bet noteikti iesaku jums iegādāties, ja jūs gribat iesākt eksperimentēt ar kosmētiku, nopērkiet visu līniju, tas būs zem 20 eiro, jums nevajag tērēt daudz, lai izskatītos labi un eksperimentētu. Malacis. Nākamā lieta ir Milani šī lūpu krāsa, kuras saucas More Matte, laikam, ne, Precious. Un šī lūpu krāsa, par kuru man visbiežāk cilvēki prasa, šādi izskatās šis tonis. Tas ir tāds jauks ikdienas tonis, un šis maksāja 8 eiro. Man šķiet kaut 7-8 eiro, un man ļoti patīk šī lūpu krāsa. Un es tagad cenšos vēl ātri. Nākamā lieta ir runāja par zīmuļiem, vispār par zīmuļiem un lūpu zīmuļiem. Es jums pasāstīšu to, ka man mīļākie lūpu zīmuļi ir no Essences. Šie ir man 2 vismīļākie zīmuļi. Šis ir Satin Mau, šis augšējā, un šis lejā ir Soft Berry. Un šie tādi ļoti jauki ikdienas toņi, un viņi maksā ap eiro, tāpēc meitenes lūpu zīmuļi Essence uz priekšu. Bet nākamā lieta ir zīmuļi acīm. Es jums noteikti iesaku pamēģināt Long Lasting, ka 3 zīmuļus, tāpēc, ka viņi maksā arī kaut kur ap eiro. Un paskatieties to pigmentu. Vai šis nav skaistākais zilais tonis? Tāds zils, spīdīgs, jauka zils tonis. Bet, ja jūs gribat ieguldīt nedaudz vairāk par 2 eiro acu zīmulī, tad es jums varu ieteikt visus NYX zīmuļus. NYX zīmuļi maksā lēti. Es neteikšu to, ka tie ir vislētākie zīmuļi, tāpēc, ka 3 zīmuļi ir 2 reizes lētāki. Bet viņi ir labi. Tā kā viņi nav labāki par 3 zīmuļiem. Bet viņi ir labi, ja jums vajag lielu krāsu spektru, zaļu, bordo, turkīzilu, baltu, oranžu un tā tālāk. Tāpēc, ka 3 un vispār drogās nav tik liela krāsu variācija kā NYX. Un nav tik liels tas klāsts, bet tik un tā dienas beigās drogas preces ir labākas. Jā. Nākamā lieta, ko es jums pastāstīšu, ir šīs Maybelline Color Tattoo Studio Eyeshadow. Tas tā kā krēmēdīga atsvēna. Tā viņi izskatās. Un jūs zināt, ka tagad YouTube visu runā par tiem tā kā primeriem acīm. Un šis ir fenomenāls primeris, ja jums eļaina acis plakstiņš. Uzliekiet pavisam nedaudz, paņemiet pavisam nelielu daudzumu. Un vienkārši uzklājiet uz savu plakstiņa visgaišāko toni, un tad klājiet savas ēnas, un jūsu ēnas nekustēsies nekur, pilnīgi nekur neaizies, un tas vienkārši fenomenāli. Nākamā lieta, kas man ļoti svēta, ir uzacu gēls, un mani mīļākie uzacu gēli ir Tame & Frame uzacu gēls no NYX. Tas maksā kaut kur 5 eiro, un šis ir vislabākais gēls, ko esmu lietojis. Tas ir ūdens izturīgs, ar viņu ir viegli strādāt. Mums, protams, vajag otiņu klāt, bet otiņu var nopirkt drogās. Jebkuru plānu otiņu un krāsot iekšā, šis ir fenomenāls, un krāsu kombinācijas tur ir super. Šis ir blondais, kas man ir šodien virsū, un es vienkārši, man dzīve ir izmainījusies, kopš esmu iepazinusies ar šiem uzacu gēliem, un man vienkārši patīk. Ja jums ir gaišas uzacis, kurš gan ir neredzamas, tad šis mainīs jūsu dzīvi, tāpēc, ka viņu var panākt tik skaistu tēlu, tik ļoti dabīgu un skaistu. Un jā, tas arī viss šim video. Es ceru, ka kaut kas no šī jums noderēja. Es varu pateikt to, ka nebeidieties ticēt sevi un krāsoties, kā jūs gribat, izskatīties, kā jūs gribat, tāpēc, ka kosmētika ir tikai tā lieta, kuru makaros mēs nomazgājam, un tā nav permanentā, un tas nav uz mūžu, un ja mēs varam izdarīt kaut ko, kas padarīs mums laimīgi uz kādu mirkli, tad kāpēc ne, vai ne? Un, ja jums ir kādi jautājumi, neaizmirstiet uzrakstīt man lejā, un es ceru, ka jūs izgājiet ārā šodien, tāpēc, ka ārā ir skaists laiks, ārā ir super laiks, ārā ir ļoti super laiks, un jūs esat
vislabākie. Un neaizmirstiet, ka es esmu šeit, lai parādītu jums iespējas un pateiktu to, ka jums nevajag miljonus eiro, lai izskatītos labi. Un, ja man ir iespējams ieteikt kaut ko labu un pamazām naudiņām, tad es to noteikti izdarīšu, bet neaizmirstiet to, ka galvenais ir tas, kā jūs jūtaties un ko jūs darat ar savu dzīvi. Un beigšu runāt un atā.